Labrīt. Nezinu, šausmīgi nāk viek šodien. Pulkstens ir 7. Nē, pirms pat ir drusciņa. Es domāju, uzreiz udīgi jāiet ar suni. Nevajag tur ne kafiju dzert. Nē, nu es vairs nelasu grāmatas, bet es varu teikt, ka es ilgāk arī guļu. Viss kopā. Ilgāk guļu. Vakarā montēju video, paskatos stulbus video, citus. Nē, nu stulbus, nē. Īstenībā specifiskus. Ne visiem tāda gaume. Es jau stāstīju. Nu, tur tādus, kur, piemēram, kaut kādi cilvēki rāda savus iepirkumus. Tiešām tādi, kas atslēdz smadzenes. Neskatos neko gudru, vispār ne. Un tad es vienkārši aizmiegu. Smieklīgi. Paņem grāmatu rokā. Es izlasu precīzi. Kā man vīrs saka? 2 teikumus. Galvenais to luku tur ieslēgt, to lampu. Labi, es ieslēdzu. Un tiešām 2 teikumi. Man tā nāk miegs. Visas reiz izslēdzos. Nu jā, un teica, tas ir ļoti labi, ka tu zini, ar ko tu vari aizmigt. Jā, īstenībā. Paņem grāmatu un uzreiz, nu, ļoti ātri aizmiegu. Ļoti. Tā kā man, nē, bet ziniet, arī pateikšu tā, es pa dienu ļoti daudz kustos. Ļoti daudz kustos un daru fizisku darbu. Nozīmē, piemēram, vakar arī, 2 dzīvokļus tā kā iztīru. Vēl aizēju uz veikalu. Nu, tas ir tā aktīvi un darbīgi, un to visu vēl dara riteni. Tā kā vakarā man tiešām ir piekusums. Un izdomāju arī par to brokastošanu. Es mierīgi sirdi neēdīšu. Vienkārši paņemšu kastīti līdzi. Un vienmēr kaut vai banānu pa ceļam no viena no klienta pie otra vienmēr ir laiks. Un tas ir daudz labāk nekā es braucu. Un, ja es paēdis, riteņa pozīcija jau ir tāda, kuņģis tiek saspiests. Nu, līdz ar to, tas galīgi nav prātīgi. Labāk nesteigties. Un vienkārši. Un piedamām man tās kuņģis vēl ir tādas patrāpījušās, kas man grib barot. Ne visas, bet, piemēram, 2 no 5. Tas ir daudz, es domāju. Sakot, es esmu ķert uz puķiem, tiešām, uz dāvināšanu puķu. Tā ziedu valoda, tā arī neesmu turpinājis lasīt to grāmatu, bet, nopirku zaļās ziepes. Tā viena kundze, kas man baro ar kotletēm, visa veida, un arī ar gurķīšiem. Viņai uz balkona ir puķis, bet tur ir kaitēkļi. To es vienkārši izlasīju, ka tur palīdzoši tām baltajām tādām blusiņām būs zaļās ziepes. Un vēl šī kundze, pie kuras braucu, viņai ir absolūts liliju fans. Viņš nevarēja paņemt, un šī tikai 2 eiro. Tā kā, un galvenais, es pasakos visiem ziedotājiem, ja? Tā naudiņa, ko jūs tā kā man ieskaitāt, es tiešām vienmēr padalos. Paldies! Gremoju gurķi no mājām paķēru. Nu jā, šī kundze man ir ļoti interesanta. Tā. Kur es baidījos tā kā no kaimiņa. Kaimiņu pat šodien redzēju. Nu, jā, vispār var teikt, nedaudz savāds ir. Bet, tā kā viņi man visu laiku ir blakus, tad ir normāli. Nu, interesanti. Mēs tā, gan pa kultūru parunājam. Tāds cilvēks, kas piedalījies atmodā un visur, kur tāda ļoti interesanta būtne. Viss darbiņš pabeigts. Normāla darbdiena, nekāda vaina. Ar citu, tur ar to tanti, kur man sanāca ar topu tā elektroniskā čeka problēma. Tur viss ir normāli. Toreiz viņai pateica to telefonu numuru, viņa pati tur piezvanīja, visu uzzināja. Mēs tā arī paši nesaprotam, kas tur bija. Kas tur bija, kas nebija. Tagad pēdējiem, kaut kā šodien noguru, laikam tas, ka piekdiena. Pēdējiem spēkiem ievēlos veikalā.
Visu laiku cenšos tā kā nedomāt. Savācu visu, kas vajadzīgs. Meloni nopirku, saldējumu, sojas pienu, ingveru. Nu visu kaut ko mājās parādīšu. Skatoties, kāda mājās ir situācija. Gribētos jau tā aizbraukt mājās un filmēt. Es nezinu, kas tur būs. Gan jau, ka tur bērni ir. Tā. Atpūsties, iedzert kafiju un padzerties. Pulkstens tikai 2 īstenībā. Skatos, kā tas kadrs tur tēt veidojas. Mazais nometis savu mugursomu. Nu labi. Re, kur melona kājas gaisā. Gribu pastāstīt šodien. Nav tā, ka es vienmēr saku. Toreiz man cilvēks saka, tu vienmēr tā kā neko neatsaki un tā. Nē, es arī atsaku. Piemēram, šodien bija tāda situācija. Man viena kundze, viņai pie loga kādreiz augušas, vēl projām auga, upenes, man milzīgi krūmi, ābeles. Tā ir daudz dzīvokļu māja, bet tur tās lietas vēl turpina augt. Bet pa vidu tam visam ir milzīgi gara zāli. Un man viņa saka, lūdzu aizies salasi upenes. Tā kā nedaudz. Es saku, atvainojiet, bet es negribu ērces. Nē, tur nav ērču. Kāds ir, saka, garā zālē vienmēr ir, ko jūs zināt, kas būs, kas nē. Nē, lūdzu piedodiet, bet es neiešu. Vairākas reizes man tā kā lūdza. Es teicu, drīz jums būs dzimšanas diena. Es vienkārši jums upenes uzdāvināšu. Nopirkšu tirgū un uzdāvināšu. Man nevajag. Nē, Bet ērces arī negribu. Viss. Esmu veikta. Un pārēdusies. Lieloga melenes vēl ēdu. Jogurtu. Ar bērniem trietā mēs apēdām to ekscelences kastīti. Vaniļas. Bet viss bija tik garšīgi. Melona vēl. Oi, tādu kokteili sev uztaisīja vēderā. Bet vajag krist grēkā un augšām celties. Tā viena no manām kundzēm, man patīk, ka viņa abonē dienu. Tas man liekas tik tā, nostalģiski. Ne visas dienas, bet laikam kultūras dienu un sestdienu. Par tām 2 dienām es tiešām zinu. Viņa man tā iedeva žurnālu šo. Teica, ņem lasi. Palasīšu tagad. Bail kā aizmigšu. Sasmērēju galvu ar rozmarīnu eļļu atkal. Nav ilgi smērēta tieši ar eļļu. Tajā trauciņā vienmēr bija rozmarīna eļļu, ēteriskā eļļa plus kokosriekstu eļļa. Ļoti ilgi nebija smērējusi. Likšu herbis lielo cepuri un iešu dārzā. Drusku parakšos kaut ko. Nogriezīšu visas tās lilijas, kas ir noziedējuši, tikai tādi pliki kāti. Jā, atkal sākas tā sezona, man kā dārzniekam āzim, kad pārsvarā viss ir noziedējis un doba nav smuka. Tāda man pašai nepatīk vienkārši. Tāda cilvēks, kas tur paiet garām, viss tev tur kārtībā, tur kaut kāds kliņģerītis daži zied. Tādas. Nē, tur ir dzied arī tās, ko sauc par meitenītēm. Bet man pašai nepatīk tā doba vairs. Tieši augusts vienmēr sanāk. Vajadzētu pasaukt kaut kādu dārznieku vai konsultēties, tad jau būtu labi. Re, cik skaista buķete no pēdējām lilijām un floksīšiem. Neļķīts. Re, kur. Man vienmēr riebis, tad, kad tie kliņģerīši, precīzāk kliņģerītes, kad sāka nebūt vairs tādas skaistas, bet dažas zied, lielāko tikai dažas no tā visa lielā čemura. Es visus izrāvu ārā un redziet, te ir nogriez visas lilijas, tos kātus, kas bija, un tagad te ir pliki un nesmuki. Un šādi te man izskatās katru jūliju, un tad es pati nezinu, ko darīt. Rekur te zied tās meitenītes, ko es teicu. Neatceros, kā nosaukums bija. Labi, viena rozīte vēl balta. Kaut kas te ir jāizdomā. Es jau varēju to visu nedarīt, atstāt tās kliņģerītes.
tad te kaut kas būtu. Neko, viss tās kliņģerītes ieraku. Es esmu tā kā kurmis, man šausmīgi patīk rakties. Viss nezāles ierakt, tā brutāli, viss ar melnām rokām. Nu, mani cimdi vairākas reizes mainīju. Nu, izdomāšu. Pagaidām te būs tā. Gan nāks laiks, nāks padoms. Nu, ir brīži arī, kad ir tukšums. Vīram iekurināt pirti. Man ļoti patīk tajās dienās, kad ir karstums un vēl vakarā. Nu, jau ritīgi es pastrādājis. Nu, neko jau es tik ritīgi nepadarīju, bet nu tā drusciņi pastrādājis. Un es pēc dienas nogurs un tad iet pirtī vāji tādā karstā. Un tā, dzeru tagad ingvers, citrons. Nu, tā, ja būs pirtī svīšana, nu, pirms tam vienmēr tajā dienā īstenībā vairāk ir. Te ir rakstīts dārza sidrs. Šo glāzi es lietoju arī tad, kad dzeru ūdeni. Vienkārši superīgs daudzums un forma arī laba. Jā, nu tā. Ņemšu nost visus rimbuļus un iešu pirtī. Nu tā, cilvēks es neesmu ārprātīgi skaists pēc pirts. Loģiski, esmu sarkana, nogurusi, bet gribu parādīt, tā kā iemūžināt, nezinu, citiem laikiem, kad es būšu veca, kā mēs runājām, ka es varēšu skatīties savas filmas. Vīrs ir pabeidzis savu makšķerēšanas namiņu, savu vienatnes namiņu, kā viņš pats gribēja, kur viņš var atpūsties no manis un no bērniem un no pasaules. Un tā, sanāk, es arī filmēju no šī namiņa, gulta bija šeit, otrā pusē. Tur vispār viņš kādreiz bija domājis, ka viņš pīpēs cigāru un tas sēdēs, bet drusku pakūpināja cigāru. Viņš saprast, ka viņam tomēr tas laikam nav viņa stilistikā. Nu, vai arī, nezinu, kas viņam tur neiepatikās. Un šeit ir tāda priekštelpiņa, un tālāk šīs durvis jau ved uz pirti. Nu vēl viena tur tāda maza telpa ir, un tad ir pirts telpa. Un pēkšņi sākās baigais vējš un lietus. Tagad 9:00. Kā negaiss būs. Varbūt mums pāries pāri.